Sveiki! Kas, ja pilsēta var izskatīties sakopta, ar ziediem, promenādi un skaistu centru, bet vienlaikus lēnām zaudēt cilvēkus, veselību un nākotni? Šodien es nerunāšu emocijās, es runāšu skaitļos, un šie skaitļi liek uzdot neērtu jautājumu. Kas patiesībā pēdējos 20 gados notiek ar Ventspili? Sāksim ar pašu svarīgāko – cilvēkiem. Pēdējo 15 gadu laikā Ventspils iedzīvotāju skaits ir būtiski samazinājies. 2010. gadā pilsētā dzīvoja apmēram 39 000 cilvēku. 2025. gada sākumā tikai 35 664. Tas ir kritums par aptuveni 15%, straujāks nekā vidēji Latvijā. Taču vēl satraucošāk ir iedzīvotāju struktūra. Gandrīz katrs ceturtais ventspilnieks jau ir virs darbspējas vecuma. Bērnu un jaunieši ir mazāk nekā 14%. Ko tas nozīmē praksē? Mazāk skolēnu, mazāk jaunu ģimeņu, mazāk darba spēka un lielāku slodzi tiem, kas paliek. Demogrāfija nav abstrakta statistika, tā ir klusā balsošana ar kājām, un šī balsošana Ventspilī notiek jau gadiem. Tagad par veselību, un šeit skaitļi kļūst vēl skaidrāki. Oficiālie veselības profili rāda, ka mirstība no sirds un asinsvadu slimībām Ventspilī ir par aptuveni 12% augstāka nekā vidēji Latvijā. Arī mirstība no ļaundabīgajiem audzējiem pārsniedz valsts vidējo. Īpaši satraucoši ir hronisko slimību rādītāji. Cukura diabēta izplatība Ventspilī ir vairāk nekā par 20% augstāka nekā Latvijā kopumā. HIV saslimstība ir vairākas reizes augstāka. Arī C hepatīts sastopams būtiski biežāk. Šie nav tikai medicīnas dati, tie atspoguļo dzīvesveidu, stresu, sociālos apstākļus, profilakses trūkumu. Tie ietekmē ikdienu, ģimenes, darba spējas. Veselība nav tikai slimnīca, tā ir arī vide, darbs, drošības sajūta un perspektīva. Pāriesim pie darba un izglītības. Formāli bezdarba līmenis Ventspilī nav augsts, taču vidējie ienākumi ir zemāki nekā valstī kopumā. Vidēji par vairāk nekā 100 eiro mēnesī lielākā daļa uzņēmumu pilsētā ir mikrofirmas. Lielu, labi apmaksātu un stabilu darba vietu ir maz. Karjeras izaugsmes iespējas ierobežotas. Pētījumi rāda, ka trūkst kvalificētu un motivētu darba spēku. Vienlaikus daudz cilvēku strādās zem savām prasmēm, un jaunieši, iegūstot izglītību, neredz iemeslu palikt. Rezultāts ir paredzams. Jaunie aizbrauc. Pilsēta zaudē potenciālu. Tagad saliksim visu kopā. Mazāk jauniešu, mazāka dzimstība. Novecojoša sabiedrība, lielāks veselības sloks. Lielāks sloks, lielāki izdevumi. Lielāki izdevumi, mazāka pievilcība ģimenēm. Un tas pātrina aizbraukšanu. Tā veidojās spirāli. Ne skaļa, ne dramatiska, bet ļoti reāla. Ventspils nav slikta pilsēta. Tā ir infrastruktūra, vēsture, ģeogrāfija. Taču skaitļi rāda, tā ir ievainojama. Jautājums nav, vai viss ir slikti. Jautājums ir, vai mēs esam gatavi skatīties uz faktiem, nevis tikai uz fasādi. Jo pilsētas nākotne nenosaka bruģis, to nosaka cilvēki, veselība, izglītība un iespējas. Ko jūs par to domājat? Šī saruna ir jāuzsāk. Un te ir svarīgākais. Šie skaitļi nav viedoklis, tie nav interpretācija, tie ir fakti ņemti no oficiāliem pētījumiem un datiem. Tie parāda nevis vienu problēmu, bet sistēmu. Sistēmu, kas pēdējos gados Ventspili padara ievainojamu. Es speciāli šajā video nerunāju par vainīgajiem, jo kamēr mēs meklējam vainīgos, problēmas nemainās. Tas, kas maina situāciju, ir atklāta saruna balstīta faktos, ne emocijās. Tāpēc es aicinu jūs nevis piekrist man, bet domāt pašiem. Vai jūs redzat šīs pašas tendences savā ikdienā? Vai Ventspils jūsuprāt attīstās? Vai tikai saglabā ārējo kārtību? Rakstiet savas domas komentāros. Šī diskusija ir svarīga. Komentāros es pievienošu saites uz visiem pētījumiem un datu avotiem, lai ik viens var pārbaudīt skaitļus pats. Un ja šī saruna jums šķiet nozīmīga, palieciet šeit. Nākamajā video es parādīšu konkrētus risinājumus un reālus ceļus, kā šo lejupslīdes spirāli var laust. Jo pilsētas nākotne nav politisks lozungs, tā ir izvēle. Paldies, ka bijāt kopā ar mums. Ja jūtaties piederīgs Ventspilī, šī saruna ir arī jūsu. Kanāls Piederīgs Ventspilī ir par cilvēkiem, faktiem un mūsu pilsētas nākotni, un mēs šo sarunu turpināsim.